Mēs aicināsim Aerones kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadītāju Liliju Breivu par tēmu darbinieku un robotizācijas miedarbību darba aizsardzībā. Lūdzu, sagaidām ar aplausiem. Paldies. 1, 2, man var dzirdēt un redzēt. Labdien, cienījami konferences viesi un apmeklētāji. Mani sauc Lilija. Esmu naftas un gāzes inženieris ar 10 gadu pieredzi darba drošībā. Pēc cipriem varbūt tā pieredze nav tik liela, bet pēc piedzīvotajiem notiekumiem, vai kā tagad moderi teikt, challengeiem, izaicinājumiem, varu doties uz pensiju arī uz gadiem 10 ātrāk. Ja gadījumā pēc tam gribēsiet ar mani parunāt par darba drošību, apspriest kādus darba jautājumus, sekojiet mani LinkedIn, rakstiet, zvaniet, būšu priecīga saņemt jautājumus. Pirms sākt vispār šodien runāt par darba drošības topiku, gribu pateikt liels paldies Ingai Ezerasei par iespēju šodien pamēģināt sevi jaunajā priekš manis lomā būt runātājai, nevis darba drošības un kvalitātes nodaļas vadītājai. Vēl studijos laikos esmu dzirdējusi sekojuši informāciju, ka naftas rezerves zemes slaņos mums pietieks tikai uz 50 gadiem. Šo informāciju dzirdējusi no naftas pasaules guru 15 gadus atpakaļ. Ko tas nozīmē? Jo ātrāk mēs pāriesim uz atjauninājumu enerģijas avotiem, jo drošāk jutīsimies par savu nākotni. Zaļā enerģija ir būtiska šodienas un nākotnes sastāvdaļā. Tā ir tīrāka alternatīva daudziem mūsdienu enerģijas avotiem un rada nevienu labvēlīgu ietekmi uz vidi, bet arī palīdz optimizēt energoresursu augstas izmaksas, kas radušas ekonomisku un ģeopolitisku notikumu dēļ. Zaļā enerģija ir tālredzīgs un ilgspējīgs risinājums, kuru izmantošana ļauj mums nodrošināt nepieciešamos enerģiskos resursus, nekaitot videi un cilvēku veselībai. Energoresursu cenu kāpums mudina arvien vairāk patērētāju meklēt risinājumus, kā optimizēt resursu izmaksas. Zaļas enerģijas izmantošana ir lielisks risinājums, kā optimizēt energoresursu cenas gan maisaimniecībā, gan uzņēmumā. Piemēram, vēja elektrostancijas uzstādīšana dod iespēju iegūt neatkarību no kopējā elektrotīkla un līdz ar to arī svārstībām elektrības cenu biržā. Vēja turbīnas nodrošina ilgtermiņa risinājumu dabai draudzīgai un izdevīgai elektrībai, kas ir īpaši būtiska elektroenerģijas tirgu un vides pārmaiņu dēļ. Tāpat zaļa enerģija ir ekonomiski dzīvojspējīga, jo atšķirīga no izsikstošajiem fosilajiem kurināmajiem. Tās cenas neietekmē atlikušas resursu daudzums. Kādi vēl reāli dati ir zināmi un ir publiski pieejami par vēju enerģijas nozare attīstību, tieši no darba drošības skata punkta. Aug vēju turbīnu daudzums, aug vēju parku daudzums, aug pat tie izmēri. Piemēram, lāpstiņu garums jau uz šo brīdi sastāda 125 metri, un tas ir 2 reizes lielāk nekā Airbus A350 garums. Šīs lidmašīnas garums un skarbi, kā aug arī nelaimes gadījumu daudzums. 2023. gadā notika vairāk nekā 20 nelaimes gadījumi. Un, manuprāt, svarīgi saprast, kāpēc tie cipari aug tikpat strauji, kā attīstas industrija. Pirms sāk gatavoties šai prezentāciju, meklēju iedvesmi, skatījos video, klausījos dažādus podkastus par šo industriju, par šo nozares attīstību, un ko es esmu atraduši, uzzinājusi, ka Latvijas lielākais enerģijas tirgotājs, neteikšu nosaukumu, lai tas neskan kā reklāma, jau rūpīgi vērtē un meklē Latvijas ainavu lokācijas, lai 25. gadā sākt būvēt jaunas 130 jaunas vēja turbīnas. Par ko tas liecina? Tas vairāk
nav tikai plikas prognozes, tas ir mūsu realitāte. Tā. Vēja turbīna pa lielam ne ar ko neatšķiras no jūsu automobīļa. Pēc X nobraukuma to ir jāmazgā, jāremontē, jāinspicē, jālabo. Ja vēl gadījumā jūs esat atbildīgais autovadītājs, jūs preventīvi veiksiet taču mašīnas apkopes ar mērķi samazināt izmaksas un pagarināt mašīnas liederības koeficientu. Piemēram, vēja parku īpašniekiem lielas raizes sagāda lāpstuņu erozija, kas rodas saskarsmē ar lietu, vēju un sniegu, veidojot nevien dabīgu lāpstiņas virsmu un ievērojami mazinot saražotu enerģiju. Tā kā vēju turbīnas kļūst arvien augstāk, kā es minēju, augstāks, jo katrs 10% pieaugums to garuma palielina efektivitāti par 20%. Un cilvēkam paliek arvien sarežģītāk apkopot vēja ģeneratorus, kas nereti saskaras ar dažādiem bojājumiem un sarežģījumiem. Šobrīd šādus darbus veic industriāli alpinisti, kas ir lēni un neefektīvi. Turklāt ļoti bīstami, jo darbiniekiem liela augstuma ir jācila un jāizmanto smagi rīki. Ja lāpstiņas erozija ir stipri ielaista, remonta darbu veikšana var prasīt pat vairākas dienas, kas izmaksa pa lielam ļoti dārgi. Ar robotu ir finansiāli efektīvāk laikus veikt lāpstiņas erozijas remonta darbus, nelaižot šo kaiti tālāk un palielināt turbīnu efektivitāti. Industriāliem alpinistiem ir ļoti lielas algas, apmēram 5000 eiro var nopelnīt. Augstāku izglītību tas neprasā. Iemaņas var apgūt ļoti īsa laika periodā. Un neskatoties uz šīm minētiem faktoriem, industrijas straujai attīstība dēļ jau veidojas alpinistu trūkums. Tad ko mēs redzam? Visas tehniskas apkopes pirmkārt šajā nozarē veica industriālie alpinisti augstumā. Tikai iedomājieties, jūsu automobiļam ir jāmaiņa eļļa 200 metru augstumā. Tas ir vienkārši vaiprātīgi. Bet 5 gadus atpakaļ 2 latvieši, Jānis un Dainis, ir nodibinājuši Airones uzņēmumu un uztaisīja revolūciju šajā nozarē. Airones ir tiešām jauns, bet attīstas tikpat strauji, kā attīstas nozare. Roboti nodrošina virsmas mazgāšanu, slīpēšanu, aizsargu lentes noņemšanu, lāpstiņas masas papildīšanu, un tas viss notiek augstumā. Pārklājumu uzklāšanai robots, piemēram, izmanto starptautisku krāsu un pārklājumu ražotāju AkzoNobel speciāli Airones robotiem pielāgotas krāsas. Mūsu robotu divīzija sastāv no vairāk nekā no 12 dažādiem robotiem, un vai kā mēs to saucam, no 12 setiem. Kopā mēs jau esam saražojuši vairāk nekā 50 seti. Man liekas, nedēļu atpakaļ jau bija saražoti 60 jauni robotizēti seti. Robotizētu platformu kontrolē no vadības paneļa uz zemes. Tas uzstādīšanai nepieciešami tikai 2 vai 3 tehniķi atkarībā no servisa un aptuveni 1 stundu laikā. Robots nodrošina ne tikai uzturēšanas un apkopes darba pieejamību, bet arī daudz gudrāku vēja ģeneratoru pārbaudi. Robotu digitālu dvīni, lai īpašnieki, radot digitālu dvīni, lai īpašnieki nākotnē varētu paņemt daudz pārdomātākus datus balstītus lēmumus un sekot līdzi ģeneratoru stāvoklim ilga laika periodā. Ja mēs salīdzinām rad tehniķus alpinistus ar manuālu darbu Airones robotizētu risinājumu, ko mēs secināsim? Skaidrs, ka mūsu risinājums ir drošāk, bet arī robots spēj pārvietoties ar ātrumu līdz 4 metriem sekundē un mainīt darbu 5 minūšu laikā. Šobrīd robots paveic darbus aptuveni 5 reizes ātrāk nekā rads tehniķis. Sanāk ātrāk nekā cilvēks. Atsevišķas funkcijas pat 20 reizes ātrāk. Roboti var strādāt līdz 15 metriem sekundē.
kamēr cilvēki tikai līdz 9. Nepieciešamības gadījumā atsevišķus darbus robots var veikt arī diennakts tumšajā laikā. Jā, Aironas risinājums ir drošāk, jo tehniski nestrādā augstumā. Viņam tikai pa lielam jāveic robota instalāciju augstumā. Aironas tehniski nestrādā pa taisno ar ķīmiju, viņi tikai nodrošina ķīmijas transportēšanu. Protams, vienmēr pārstāv risks, ka robots arī var nokrist, bet tās nav vispār salīdzināmi, jo no tādas augstumas nokritis tehnicis. Kā es arī pieminēšu, robota laika ir aizliegts atrasties zem robotā. Vispār atrasties darba zona. Tā ir laika tehnici kontrolē robotu no attāluma sēžot speciāli aprīkota būsā. Protams, uzņēmums neeksistētu bez darbiniekiem, bez cilvēkiem. Esam izauguši 3 gadu laikā līdz 240 darbiniekiem. Uz lauka vienlaicīgi atrodas 50 komandas. Mēs strādājam jau 4 kontinentos. Esam snieguši savu pakalpojumu pie vairāk nekā 130 klientiem pa visu pasauli. Un es ar savu visu sirdi un dvēseli ticu tam, ja ne Aironas, nelaimes gadījuma statistika par 23. gadu būtu uz kādiem procentiem augstāk. Pagājuši gadu esam atveruši arī jaunu kontinentu, sākam performēt Austrālijā. Atveram savas ražotnes durvis ASV, dabūjam 4 miljonu investīcijas. Esam pavadījuši uz lauka vairāk nekā 103 000 stundas. Palaidījām, man liekas, 3 jaunus robotus. Visaugstāk minētais, protams, ļoti motivē gan mūsu darbiniekus, gan mūsu klientus, bet tas nenozīmē, ka mēs nesaskaramies ar darba drošības problēmām. 2022. gadā esam apkopojuši 1000 turbīnas, un mums bija viens nelaimes gadījums uz lauka. Pagājuši gadu darbu apjoms mums palielinājās 3 reizes, un mēs izmeklējam arī 3 nelaimes gadījumus. Bet mums izdevās samazināt nearmī skaitu, gandrīz notikušu nelaimes gadījumu daudzumu. Bet, ja mēs paskatīsimies uz to cipru pret apkalpotam turbīnam, mums tomēr izdevās arī samazināt šo rādītāju. Piemēram, mums pirmais nelaimes gadījums pagājuši gadu mums bija uz lauka, darbinieks vienkārši paslīdēja uz eļļas, iekšā strādāja turbīna. Pēc tam mēs ieviešam speciālus ķīmiskus paklājus, kuri uzsauc jebkāda veida šķidrumu, un uz šo brīdi līdzīgi gadījumi mums nebija. Un pēdējie 2 mums notika Austrālijā decembrī, pa lielam darbinieka neuzmanības dēļ, un pie tam nebija vainīga mūsu tehnoloģija. Kad es sāku strādāt Aironas uzņēmumā, mūsu vāja vieta bija kritoši priekšmeti no augstuma. Pēc gada šīs rādītājs nokrita uz 8%. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs bijām ieviesuši speciālu rokas grāmatu, Dropping Object Guideline, kur bija aprakstīti visi gadījumi, kuri notika iepriekš vai kādi varētu notikt un kā rīkoties šādas situācijas. Bijām ieviesuši speciālu Dropping Object kitu komplektu priekš visiem instrumentiem, komunikācijas rīkiem, kuri varēja nokrist arī no augstuma. Un arī, ko mēs arī vēl esam izdarījuši, mēs sākam taisīt video instrukcijas, jo mēs esam visi dažādi, kāds uztver informāciju rakstiski, kāds uztver vizuāli. Un esam arī pamanījuši, ka video instrukcijas tomēr ir efektīvāk nekā papīra veidā sarakstīts materiāls. Bet es teikšu arī no šī vājas vietas, no šī topika, no krītošiem priekšmetiem fokus nekād nebūs noņemts, jo tas ir nozares slimība. Viena neliela krītoša objekta dēļ zemāk esošais cilvēks var kļūt invalīds vai iet bojā. Tā kā, rādītāji mums ir ļoti labi, bet tas paliek zem mūsu kontroles.
Ja mēs uzliksim Aerones viena rinda ar industriāliem gigantiem pēc lost time rādītāja, tas ir tāds rādītājs, kad notika kāds gadījums un bija pazaudēta diena vai vairāk. Tad mēs pierādām arī to, ka Aerones risinājums ir drošāk, ka mūsu robotizētais risinājums ir drošāk. Pēc šī rādītāja, līdzīgi kā Rebitu, mēs varam salīdzināt starptautiskus uzņēmumus. Piemēram, Siemens Gamesa ir līderis atjaunojamas enerģijas nozarē, kas strādā, lai nodrošinātu pasaules labākas jūras un sauszemes vēja turbīnas un pakalpojumus. Strādāt pie viņiem ir 3 reizes bīstamāk nekā strādāt pie Aerones. Vestas ir atjaunojamas enerģijas nozares globālais partneris un apkalpo vēju parkos. Jā, pie viņiem ir drošāk nekā pie Siemens, bet Aerones atkal ir drošāk. Es teikšu, ka Siemens G, viņi jau ir Aerones klienti. Viņi ir līderi šajā nozare, bet viņi jau vēršas pie mums pēc palīdzības. Industriālim pionierim būt nav tik viegli. Iepriekšēji 4 gadi bija veltīti tikai tam, lai pierādītu, kā mēs varam sniegt savu pakalpojumu tādā paša līmenī, kā iepriekš minētie giganti, monstri, nozares monstri. Bet mums pat izdevās viņus apdzīt. Kā es jau teicu, viņi jau vēršas pie mums pēc palīdzības. Kādi ir mūsu 3 top galvenie izaicinājumi, challenge? Mums ir jāizmeklē gan nelaimes gadījumu, gan near missu, gan drīz notikušu nelaimes gadījumu 24 stundu laikā. Es varbūt pastāstīšu par šo vairāk. Piemēram, kaut kas notika uz lauka, nokrita tas pats priekšmets no augstuma vai nokrita kāda detaļa no robota. Mūsu tehnicis, izmantojot speciālo aplikāciju, uzreiz ziņo par šo. Taisa bildes, aprakstu, un mēs uzreiz saņemam šo informāciju, vērtējam un sasaucam steidzamu sapulci, kur piedalās ir R&D inženieri, kur piedalās projekti vadītāji, kur piedalās tehnici un skaidrs darba drošības nodaļa. Mēs izvērtējam, kas notika, kāpēc, un definējam uzlabojumus īstermiņa un ilgtermiņa risinājumus. Kāpēc ir nepieciešami īstermiņa risinājumi un vispār šīs super izmeklēšanas posms, lai pēc iespējas ātrāk atsākt projektu, ja kamēr notiek kāds niermīs vai nelaimes gadījums, vistāja parkā apstājas pilnīgi. Un ko tas nozīmē gan apkopes uzņēmumu, piemēram, kā Aerones, vai vēja parka īpašniekam, tajā brīdī vēja turbīna neražo enerģiju. Tas nozīmē izmaksas un vēlreiz izmaksas, zaudējumi. Otrais challenge, viņš arī ir saistīts ar pirmo punktu. Mums ir jāievieš visi uzlabojumi paralēli pilnīgi visur, visas 27 valstis, visos saražotos 50 setos. Tas ir tiešām ļoti izaicinojuši, jo mums notiek arī ražošanas process, un šeit jau pieslēdzas mūsu loģistikas nodaļa, un viņi plāno tā, lai tas neietekmētu arī ražošanas procesu šeit Latvijā un arī Amerikā. Kā arī viens no faktoriem, sarežģījumiem strādājot šajā nozare pie dažiem klientiem ir tikai 3 iespējas kļūdīties. Mums bija arī viens interesants gadījums, kad pēc gandrīz notikuša nelaimes gadījumā ar mums klients pārtrauca sadarbību. Mums jau bija pārakstīti līgumi uz X summu, protams, es nedrīkstu teikt šo summu, bet jā, mēs esam pazaudējuši vienu ļoti lielu klientu. Es teikšu, tas notika tādēļ, ka tas ir kaut kas vēl, Aerones ir vēl kaut kas nezināms, jā, jo visi zina, kā strādā alpinisti. Un es vēl teikšu, ka mēs esam joprojām šobrīd pielīdzināti pie rattehniciem. Robotizēts risinājums equal rattehnicis. Tā.
ko mēs izmantojam, lai samazinātu to skaitu, neiermijas skaitu un vispār pacelt darba drošības efektivitāti. Mums ir saucamais GSA, Job Safety Analysis, vai vienkārši sākot darbu drošību checklist vai riska novērtējums. Tas ir jāveic darbiniekam uz lauka pirms sāk strādāt. Viņš atver speciālo aplikāciju un atbild uz jautājumu un pieliek fotobildītes. Bet kāda ir atšķirība Aironas GSA no klasiskiem darba drošības checklistiem? Tās instruments ir ļoti aktīvs un dzīvs. Mēs liekam tur katru nedēļu hot topicus. Piemēram, notiek kāds nelaimes gadījums vai neiermijas, mēs uzreiz ziņojam pēc 5 minūtēm liekot šo informāciju GSA. Un sanāk darbinieks no rīta atver darba aizsardzības checklistu un skatās, piemēram, Austrālijā notika tas un tas. Plus mēs katru reizi liekam tur jaunus punktus. Sanāk, tehnicis zina, viņš var atvert darba drošības jautājumu sarakstu no rīta un nezināt, kas tur būs iekšā no viņa prasīts. Kā arī mūsu supervisori, komandas līderi arī ir apmācīti taisīt darba drošības auditus uz lauka. Jo mums ir tikai viens darba aizsardzības speciālists šobrīd, bet mums ir tik daudz projektu. Mēs sākam domāt, kā mēs varam kontrolēt situāciju uz lauka. Mēs esam apmācījuši mūsu supervisorus. Mūsu darba aizsardzības speciālisti saņem informāciju, kad audits bija veikts. Viņa valide saņem to informāciju, un viņa ir divas opcijas – pieņemt šo auditu vai atcelt. Un tad pēc šī arī auditā mēs līdzīgi kā pēc neiermisa rīkojamies. Mēs definējam, vai tur bija kaut kādas problēmas, vai izdevās supervisoram atrast kādu non-conformity vai nē. Tad mēs mēģinām ievest uzlabojumus ne tikai pēc neiermisiem, pēc nelaimes gadiem, bet arī pēc katra darba drošības audita uz lauka. Šogad arī esam ieviesuši online zināšanas pārbaudes. Es zinu, klasiski dažos uzņēmumus tādas pārbaudes ir veids vienreiz gadā vai reiz 3 gados. Mēs darām to 2 reizes gadas, plus mēs resertificējam mūsu tehniķus vienreiz gadā. Viņi visi brauc atpakaļ uz Latviju un mums notiek tādas ļoti, ļoti efektīvas apmācības 3-4 nedēļu laikā. Un tikai tad mēs atgriežamies atpakaļ uz projektiem. Mēs arī vācam to informāciju gada laika, kas notika labs, kas notika slikts, un arī tajā resertifikācijas laika ejam cauri, atkartojam lessons learned. Par testiem pastāstīju, kas vēl ļoti interesants. Mums arī Covid palīdzēja ievest šādus instrumentus. Mums tagad online katru nedēļu notiek sapulces ar tehniķiem no lauka. Kāda vēl ir atšķirība no klasiskiem sapulcēm? Tur aizliegt pieslēgties supervisoriem, projektu vadītājiem, site manageriem. Tur runā tikai darba aizsardzības speciālisti un tehnici. Ko tas mums dod? Tas dod mums atklātu komunikāciju ar tehniķiem, un viņi var nodot mums informāciju, nebaidoties kaut ko pateikt. Viņi neko neslēp no mums. Pa lielam pēc visiem šiem instrumentiem, GSA-iem, testiem, sapulcēm ar tehniķiem, auditam, mēs uzreiz rīkojamies. Mēs domājam, kā palīdzēt tehniķiem uz lauka, kurš atrodas Amerika, Meksika, Brazīlijā vai Austrālijā. Tad notiek rīcībā. Tehnoloģijas un pateikšu beigas, vēl vienu teikumu, ko sagatavoju. Domāju, ko beigas jums tādu pateikt, lai tas paliektu atmiņā. Tehnoloģijas un mākslīgākais intelekts jau gadiem bijuši aktuāli temati un noteikti, kas cilvēkus izraisījuši tādu satraukumu. Paceļiet roku tie cilvēki, kuri nebija domājuši, kā viņu darbiņu var aizvietot robots vai mākslīgākais intelekts. Visi bija domājuši. Pareizi.
Nu, rekur. Pieņemot robotizētus risinājumus, mēs ne tikai izmantojam tehnoloģiju spēku, bet arī aizsargam cilvēka dzīvības. Dosimies uz priekšu, roku rokā ar attīstību, lai nodrošinātu paralēli vai kopā ar progresam aug arī drošībā. Paldies! Paldies, Lilija! Mums ir 5 minūtes jautājumiem, tāpēc droši rokas augšā, ja ir kādi jautājumi, vai kas piebilstams, vai jūs gribat arī pateikt, ziniet, kā man gadījās. Arī droši dalieties pieredzē. Par guidelines grāmatu vai nu, tādu rokas grāmatu jūs stāstījāt. Un jūs teicāt arī, ka tomēr video strādā labāk. Jā. Vai jums bija kaut kāds moments, kurā jūs izdalījāt to rokas grāmatu un sapratāt, ka nestrādā, ka cilvēki nav lasījuši, viņi nezina, vai jūs taisījāt kaut kādus testus? Kā jūs noskaidrojāt to? Mums ir statistika, kurai es rādīju. Mēs ieviešam rokas. Es sāku strādāt gadu atpakaļ aprīlī. Rokas grāmata bija ieviesta, man liekas, jūnijas vai jūnija beigas vai jūlijas sākumā, bet vienalga tas cipars bija liels. Nu, mēs domājam, taču visu aprakstiem, visu izrunājam, sapulces bija, komunikācija notika, kāpēc nestrādā, ja? Plus paralēli tam bija arī ieviesti šitie komplekti priekš visiem priekšmetiem, rācijām, instrumentiem, kas nepalīdz, jo mēs runājam par to visu. Un man liekas, mēs novembrī pieņemam lēmumu, ka papildus vēl uzfilmēsim video, un vienkārši decembrī šīs rādītājs krietni uz leju samazinājās. Ko jūs tādu tajā video rādījāt? Īstenībā mēs rādījām ļoti smuku tehniķi, ļoti skaistu tehniķi, kurš ļoti skaidri un precīzi paskaidroja, kā lietot instrumentus, kā uzinstalēt robotu augstumā, lai tie priekšmeti, rācijas instrumenti nekristu uz leju. Es domāju, ka atslēga arī bija skaists tehniķis. Vai tas nav tad, ja tur dāmas pārsvarā strādātu jūsu uzņēmumā? Nē, īstenībā industrijā pārsvarā strādā vīrieši, bet arī ir sievietes. Man liekas, kādi 3–5%. Bet tātad, tas, ko jūs sakāt, ka nav jēgas drukāt instruktāžus, tās tāpat neviens nelasa, labāk uzfilmēt video un cilvēki to noskatīsies? Es domāju, ka jā, jo padomājiet paši. Mēs tagad pārsvarā visi skatāmies YouTube lekcijas, jā. Laika paliek mazāk un mazāk, darba slodze ir liela, privāta dzīve, un visi, jā. Un, protams, ātrāk ir noskatīt 5 minūšu video, nevis lasīt tur pusstundu instrukciju, jo tur būs atspoguļota līdzīga informācija, ne ar ko neatšķirsies video no rakstiska materiāla. Vai jūs arī kaut kādus testus taisāt, vai cilvēki redzējuši, vai viņi atcerās, vai jūs kaut kā viņus testējat? Jā, mēs testējam, mēs arī varam izvērtēt, vai tā informācija ir pieņemta, vai tā kas saņemta, vai darbinieks saprot, par ko bijām nodoši informāciju, arī pēc audītiem. Ja mēs taisam audītus, arī zināšanas pārbaudes arī palīdz. Vai ir kaut kādas sankcijas, ja gadījumā darbinieks nav iemācījies vai izlasījis to, vai noskatījies to, kas viņam jālasa? Nē, mēs esam pret sankcijām, jo citādāk darbinieki sāks slēpt to informāciju. Mēs esam pret sankcijām. Mēs strādājam otrādi. Mēs dodam bonusus. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Kas piebilstams? Jūsu pieredze? Paldies tev! Paldies, Lilija! Viens goda raksts lūdzu neaizej. Mums ir arī apliecinājums tam, ka jūs šeit šodien esat bijusi. Paldies. Un fotomirklis. Aplausi turpinās. Paldies.